skaista, saulaina diena, viena no labākajām trota arēja tipa makšķerēšanas vietām Polijā un vairāk nekā 60 dalībnieku startā. Tas nozīmē, ka šodien aicinu jūs uz kārtējo Libra Lurecu izlaidi. Tātad sākam! Cik atceros, tagad tiek izmantoti tikai rūpnieciski izgatavoti bezatzīšu āķi. Nevīlēti, neapvīlēti, tikai rūpnīcā ražoti bezapkauloti āķi. Mums tagad ir jānotiek. Zabodī parasti balstās uz trota arēja batla principu, kas ir 9 gājieni pa 20 minūtēm katrs. Pēc 10 minūtēm notiek vietu maiņa, grīda tiek mazgāta daudzuma režīmā, nevis svara, nevis izmēra. Šīs emocijas īpaši rodas, dzirdot, ka jūsu tiešajam konkurentam Juram Grakulovro tikai tāds ir, un jūs domājat, kāpēc manas zivis krīt vai kāpēc manas zivis. Viņi apiet ēsu. Uzvara? Nē, 4-3 pazuda. Viņi apludina kanālus. KGB. Nu tad sveiki tikai drēbēs. Jebkurā gadījumā. Noķertas 6 zivis bija par vienu zivi, jeb, kā jau teicu, opit zibots priekšā savam partnerim, bet man izdevās. Pirmajā kārtā rezultāts bija neizšķirts, bet pats galvenais – rezultāts nebija 0. Ļoti vāji 2 pozīcijas. Neizšķirts 2-2, burtiski 2-2. Pienota. Bet... Visu laiku dzenājos pēc rezultāta, sākot no paša sākuma. Kādi ir tavi dēli? 6 līdz 5. Nē.
Ko tur slēpt, patīkami redzēt draugus no visas Polijas. Tas ir lieliski, jo makšķerēšanas vieta šeit tiešām ir sagatavota visaugstākajā līmenī. Sniegs pēc. Ak, tur bija vārti. Atvainojiet. Ribava. Un es aizgāju. Jā, tās ir tikai zivis. Un šodien patiesībā bija grūti iekļauties manī, jo tie joprojām bija redzami virspusē. Katrs to uztver savādāk un ir grūti atrast šo atslēgu. Nu, tik mazs, tik drosmīgs. Nu, lieliski. Lūdzu, es atlaižu. Viņa to tur ielika. Labi darīts, Kaš. Paldies, 2 nekādi. Paldies. Antonija Babig ieņem 3. vietu. Otrā vieta Vietkongas Kukie. Libra Lures kausa vasaras izlaidumā uzvar Mihals Olē. Vēlamies atzīmēt, ka Mihals ieguva pilnu punktu skaitu. Viņš uzvar visās ikdienas spēlēs, kurās viņš piedalās. Bukara un Berlīnas skatu. Dodiet Mihālam izmaksājumus. Dodiet Ureska Mihālam skaļam olekam. Kas tāds? Kas piesaista šajā disciplīnā? Tas viss sākās apmēram pirms 8-9 gadiem, sākumā startēja Čehija. Kopumā tas, ka var noķert daudz zivju. Tu vari to izdomāt. Tā nav tikai veiksme, ka kāds aizskrien uz vietu, kuru pazīst tikai viņš, piemēram, bet mēs būtībā makšķerējam ar kaimiņu. Mums arī ir iespēja, neliela iespēja kaut kādai krāpšanai un mūsu pašu plankumiem un vienkārši veiksmē. Cik daudz zivi šodien? 42. Punkti saskaitīti, balvas sadalītas un Libra Lures kausu var uzskatīt par pabeigtu. Vēl viena iespēja šoruden satikties tik patīkamā kompānijā un sacensties ceļa zonā. Uz redzēšanos! Šī gada Libra Lures kausa beidzot ir iespēja redzēt un aptaustīt jaunos mānekļus, par kuriem jau pagājušajā gadā runājām, bet tad tikai runājām, ka tie būs. Un tagad tie beidzot ir. Pastāstīšu mazliet par šiem mānekļiem. Mēs laidām klajā jaunu mānekļu sēriju Bass sēriju. Šobrīd ir pieejami 4 modeļi 12 krāsās. Te mēs redzam. Maisījums ir līdzīgs iepriekšējam, tas ir ļoti izteikti peldošs. Šim maisījumam mēs pievienojām arī sāli un krila aromātu. Mums ir vairāk aromātu iespēju, bet šobrīd ir tikai krila aromāts. Vienā maisījumā tas ir pārbaudīts maisījums, tāpēc šeit neko vairāk nemēģinājām. Mums ir 4 modeļi 12 krāsas. Ņemot vērā, ka tās ir jaunas esmas, tārpam līdzīgas esmas. Tās nav parastās kopīte vai tvisteri, tāpēc dažiem var rasties problēmas ar apbruņošanu. Katalogā, kuru esam papildinājuši ar Bassu sēriju, viss ir aprakstīts, kādi garumi, krāsas, modeļi un pats galvenais apbruņošanas veidi. Papildus apbruņošanas veidiem attēlos, kas ir ilustratīvi, protams, šīs esmas var apbruņot vēl miljonos dažādu citu veidu. Viss ir atkarīgs no makšķernieka, kas viņam ir galvā un kā viņš vēlas izprovocēt šīs zivis.
Tāpat esam uzskaitījuši āķu izmērus, svarus, gramu daudzumus. Šeit viss ir uzrakstīts, kādās vietās to izmantot, protams, īsi un kodolīgi. Tāpēc domāju, ka šī ir tāda mini špiķerīte, no kuras iesācēji, kas tikko sākuši makšķerēt ar tārpiem, vēl nav pārliecināti par šo metodu, bet gribētu sākt ar rezultātiem un panākumiem. Es domāju, ka viņiem noteikti vajadzētu iepazīties ar to. Ar mūsu katalogu, kas ir pieejams mūsu mājaslapā www.libralures.com sadaļā katalogs.